Latvijā aktualizējies jautājums par sieviešu veselību pēc tam, kad daži politiskie spēki iesnieguši likuma grozījumus, kas seksuālās un reproduktīvās veselības likumā paredz ieviest terminu nedzimusi dzīvība, ar ko saprot cilvēka dzīvību, kas sākas ar apaugļošanos. Pēdējās dienās iedzīvotāji pulcējušies pie Saeimas nama, lai izteiktu savu viedokli pret šiem grozījumiem. Arī sociālajos tīklos cilvēki pauž bažas, ka šis varētu būt pirmais solis sieviešu tiesību uz grūtniecības pārtraukšanu ierobežošanai. Jēkabpiliešu viedoklis šajā jautājumā nav viennozīmīgs. Protams, ka negribētos, lai taisa, jā, savādāk nesanāk. Ļoti grūti atbildēt. Katrs kā grib. Mēs brīvajā valstī dzīvojam. Aizliegt jau gan galīgi nevajadzētu, jo tomēr ir visādas situācijas. Bērnu maz tā kā vajadzētu aizliegt abortus vairāk, jo jaunieši grib ļoti brīvi dzīvot, par nākotni nedomā. Sievietēm atstāt brīvu izvēli. Tāpēc, ka kā viņa vajag, viņai nevajag. Sievietēm jālem pašām par sevi. Tāpat opozīcijas politiķi iecerējuši likumā paredzēt, ka grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību, kā arī topošā bērna tēvam, valsts nodrošinātu iespēju saņemt konsultāciju pie apmācīta speciālista. Tam es piekrītu. Lai viņi zina, kas un kā. Tas vīrietis, mīl viņš to bērniņu, ja, bet viņš, nav tāds. Es piekrītu tam, ka vīrieši arī iet uz konsultācijām, vai būtu lietas kursā. Aborts ir liels grēks. Dievs to nav paredzējis. Tā ir augļa slepkavība, bet ieņemot bērnu, šis jautājums vienmēr jāizlem abiem vecākiem. Bet principā labāk neveikt šo abortu, jo visi taču grib dzīvot. Veselības ministrs Hosams Abumerī uzskata, ka obligātas konsultācijas, it īpaši ar trešās personas klātbūtni, var radīt emocionālu slogu un kavēt piekļuvi nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī likums jau šobrīd paredz, ka sievietes var saņemt konsultāciju pirms lēmuma pieņemšanas. Tāpat ministrs uzsver, ka sieviešu autonomija, privātums un tiesības uz piekļuvi veselības aprūpei ir pamatprincipi, ko nedrīkst ierobežot ar piespiedu mehānismiem vai papildus šķēršļiem. Kāte Katrīna Strode, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.